Radio Alise Plus skan ziņas bez robežām, studijām Juris Saukāns. Pasaules mediji šodien turpina analizēt NATO samitu Hāgā. Lietuvas ārlietu ministrs Ķēstutis Budris šodien nosauca NATO lēmumu par finansējumu 5% apmērā no IKP aizsardzības vajadzībām, kas būtu sasniedzams līdz 2035. gadam, par nepareizu politisku vēstījumu. Mērķa sasniegšanas progress gan tikšot pārskatīts 2029. gadā, taču no politiskās loģikas viedokļa, jā, Eiropas NATO dalību valstis tagad ir izdarījušas reveransu ASV prezidentam un viņam būs ko teikt saviem vēlētājiem, bet no otras puses 10 gadi patiešām ir pietiekami ilgs termiņš, lai jau nākamo koalīciju dalībnieki un nākamo Eiropas valstu valdību vadītāji varētu šo jautājumu pārskatīt. The Washington Post raksta, ka NATO samitā Hāgā Donalds Trumps esot apsolījis, ka Krievija aliansē neuzbrukšot, kamēr vien viņš būs ASV prezidents. Laikraksts atsaucas uz 3 amatpersonām, kas ir informētas par diskusijām sanāksmē. Vācijas valdība izbeigs finansēt nevalstiskās organizācijas, kas veic tā dēvētās glābšanas operācijas vidusjūrā, uzņemot nelegālos imigrantus. Tā pavēstīs kāds avots ārlietu ministrijā. Iepriekšējās valdības laikā ārlietu ministrija, ko vadīja zaļo pārstāve Annalēna Bērboka, sniedza šīm NVO ievērojumu finansiālo atbalstu. Pērn Vācijas valdība glābšanas operācijām vidusjūrā, ko veica tādas organizācijas kā SOS Humanity un SOS Mediterranee, atvēlēja 2 miljonus eiro. 17 no 27 Eiropas Savienības dalību valstīm kopīgā paziņojumā pauda bažas par Ungārijas valdības mēģinājumu aizliegt ikgadējo Budapeštas praidu un citus šādus pasākumus. Atgādināšu, ka aprīlī Ungārijas parlaments ierakstīja valsts konstitūcijā, ka personu var definēt tikai kā vīrieti vai sievieti. Ungārijas bērnu aizsardzības likumā aizliegts attēlot un popularizēt homoseksualitāti nepilngadīgajiem līdz 18 gadu vecumam, bet par aizliegtu pasākumu apmeklēšanu paredzēta līdz 200 000 Ungārijas forintu, kas ir apmēram 500 eiro, liels naudas sods. Turklāt varas iestādes drīkst izmantot sejas atpazīšanas programmatūru, lai identificētu aizliegto pasākumu dalībniekus. Krāslavas novada dome šodien par domes priekšsēdētāju ievēlēja līdzšinējo mēru Gunāru Upenieku no Latvijas Zemnieku savienības. Par viņu nobalsoja 12 deputāti, 2 bija pret. Par Līvānu novada domes priekšsēdētāju ievēlēts jauno konservatīvo partiju pārstāvošais Dāvids Rubens. Viņš nomaina ilgadējo priekšsēdētāju Andri Vaivodu. Par Rubenu nobalsoja 9 no 15 deputātiem. Par Jēkabpils novada domes priekšsēdētāju ievēlēts līdzšinējais mērs Raivis Ragainis no Latvijas Zaļās partijas, citi kandidāti uz mēra amatu izvirzīti netika. Rīgas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris rīt, 27. jūnijā, 10:00 sasaucis Rīgas domes sēdi, kurā vēlēs Rīgas mēru. Likumsargi Daugavpilī aizturējuši vīrieti par automašīnas zādzību. Atklājās viņa saistība ar citiem noziegumiem. Pagājušajā nedēļā valsts policija saņēma informāciju, ka Daugavpilī ir nozagta automašīna Audi A4. Netālu no notikuma vietas likumsargiem izdevās atrast nozagtu automašīnu un to apturēt. Likumsargi noskaidroja, ka automašīnu nozaga 1993. gadā dzimis vīrietis, sabojājot transporta līdzekļa iedarbināšanas mehānismu. Sākotnēji pret viņu sākts krimināla process par automašīnas zādzību. Izmeklēšanas gaitā noskaidrojās, ka persona ir saistīta ar vēl 4 zādzībām. Vīrietis no 24. maija līdz 11. jūnijam Daugavpilī apzadzis 3 garāžas dažādās adresēs, uzlaužot vārtus, kā arī citā gadījumā garāžas jumtu. No vienas viņam izdevās nozagt motociklu Suzuki GSX, no citām dažādus instrumentus, zvejas piedarumus un motorzāģi. Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde ziņo, ka ir publicētas Daugavpils pilsētas vidusskolu uzņemšanas kārtības 10. klasē. Uzņemšana notiks atbilstoši vispārējās izglītības likumam, konkursa kārtībā, ņemot vērā pamatizglītības certifikātā norādīto mācību sasniegumu vērtējumu. Dažās izglītības iestādēs ir noteikti papildus kritēriji. Ar dokumentu iesniegšanas termiņiem un kritērijiem var iepazīties vietnē izglītība.daugavpils.lv. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio